Pasaules čempionāta Reinis Lošņiks. Orientēšanās sports ir viens no populārākajiem tautas sporta veidiem Latvijā, tāpēc Orientēšanās federācijai ir liela sportistu bāze, no kā sastādīt Latvijas izlasi. Federācijas prezidents Pēteris Apinis uzskata, ka ir izveidota īsta sapņu komanda, kurā uzaicināti patiešām labākie 7 Latvijas sportisti. Šogad liels cerības uz medaļām, ko Latvija pasaules čempionātos vēl nekad nav spējusi izcīnīt. Federācija izvirzījusi uzdevumu kvalificēties nākamgad paredzētajām pasaules spēlēm Kolumbijā, kas orientēšanās sportā pielīdzināmas olimpiskajām spēlēm. Jā, mums galvenais uzdevums ir kvalificēties pilnā komandā uz Kolumbiju. Lai to izdarītu, jābūt 12 komandu vērtējumā. Tas ir par spēkam komandai. Punkti jāvāc katra atsevišķā disciplīnā plus stafetēs. Pilnīgi noteikti domāju, ka sešinieks ir mūsu spēkam un arī medaļas ir reāls. Pasaules čempionāts no 13. līdz 21. jūlijam notiks Šveicē, Lozanas apkārtnē, un tajā sportisti no vairāk kā 50 valstīm sacensties 4 distancēs – sprintā, īsajā un garajā skrējienā, kā arī stafetē. Tāpat Šveicē notiks arī Starptautiskās orientēšanās federācijas kongress, kurā Latvija cīnīsies par tiesībām rīkot 2015. gada pasaules veterānu čempionātu Liepājā. Jau zināms, ka Eiropas čempionāts ziemas orientēšanās sacensībās nākamgad notiks Madonā.